Labdien, mani sauc Mārtiņš Daugulis, esmu zinātņu doktors Rīgas Stradiņa Universitātē un izpētes un attīstības direktors uzņēmumā Powerhouse Latvija, kur raugos uz to, kā dati no sociālā tīmekļa pasaules ietekmē sabiedrības uzvedību. Caur to arī mani hobiji, man interesē, kā uzvedas cilvēks un, protams, man arī interesē, kā uzvedas valstis un to savienības, šajā gadījumā Eiropas Savienība. Tāpēc ar lielu interesi sagaidu sarunu ar Eiropas parlamenta deputātu. Nu, labi. Man tas, protams, visvairāk... Man šeit ir tā pirmās pieredzes sajūta, vai ne, kad ir uzsniedzis sniegs balts, tā pirmā ziemas sajūta. No jauna ievēlētam deputātam Eiropas parlamentā droši vien arī tā pirmā sajūta redzēt gan, kur ir kaut kāds, nezinu, tur traips sniegā vai kaut kas neiet kā iet, kur ir kaut kas, kas īstenībā ir iespējams forši. Tas pirmais priekšstats par to parlamentu, kāds viņš ir, kas dod entuziasmu, kas varbūt tieši pretēji ir kaut kas tāds, kas liekas, kaut ko tik dīvaini izdomā. Entuziasmu dod tas, ka tur tomēr ir arī līmeņa cilvēki. Tur ir pa kādam, protams, dīvainītim, bet ir arī, tas man ļoti patīk, arī mūsu tajā grupā, patriotos ir tādi cilvēki ar aizmugu, ar background, kas man pārsteidz, par to jau es esmu daudz runājis, un es domāju, ka tā ir tēma, kuru es mēģināšu arī politiski kaut kā celt. Tā balsošana, tas ir absurds, kad tas man tā iekrita. Piemēram, kad balso komiteju vadību, ārlietu komitejā, tagad izvirza Tautas partija to vadītāju. Kas par? Balsosim ar aplausiem. Visi aplaudē, viss kārtība, ievēlēts. Jā. Tas man šausmīgi šokē. Daudzās vietās balso ar aplausiem. Un otrs, kas lielajā zālē notiek, tas arī man šokē, kad viena daļa balsojuma, viņi varbūt nav tik svarīgi, bet vienalga. Tad sēdes vadītāji, vai pati parlamenta prezidente, tur Metsola vai viņas tie viceprezidenti. Paragrāfs 5. tāds punkts. Kurš par, kurš pret, kurš atturās? Tādā ātrumā. Akceptēts. 6. punkts. Kurš par, kurš pret, kurš atturās? Tādā ātrumā. Tur... Un vēl tulkojums droši vien iet cauri kaut kādās vietās, vai ne? Tad tur kāds kaut kur šādi tad pasaka, iebilst. Viņš labi pārbalsoja ar kartiņām. Ar kartiņām pārbalsoja, iznāk nevis par, bet pret sanāk. Piemēram, tas ir absurds. Ja tas saimā, es netos priekšā, ka Latvijas saimā tā varētu būt. Un es domāju, ka tas tiks kaut kādā veidā arī izbeigts kaut kādā tuvākā nākotnē. Vienīgais, kur tiešām, kas atkal ir labāk nekā Latvijā, kad par, piemēram, von der Leyen bija aizklāts balsojums, kas arī ir pareizi, jo cilvēkam jābūt brīvam. Grupā iekšā ir jau izveidojušies kādi, sauksim tos vairs jau ne par kolēģiem, jau par draugiem, vai vēl ir tikai ceļā uz kaut kādām ciešākām draudzībām? Tāda draudzība kā tāda pašlaik nekāda nav, bet tas, ka mēs esam jau viens otru iepazinuši. Un tas ir fakts un ļoti interesanti cilvēki. Piemēram, tāda leģendāra persona Odios kā ģenerālis Vanači no Itālijas, kurš dabūja starp visiem Itālijā kā 50 vai 60 deputāti ir. Viņš dabūja otro labāko rezultātu. Viņš ir ļoti Odios persona, viņš ir uzrakstījis grāmatu, diezgan antisemitisku. Bet viņš ir speciālo vienību ģenerālis. Ar viņu ir interesanti. Tad mums ir bijušais, piemēram, Legēra kungs, bijušais Frontex vadītājs, kas ir Frontex, kas palīdz sargāt Eiropas robežas. Tādi nopietni interesanti cilvēki ar vēsturi, ar kuriem ir interesanti. Es pats rakstīju disertāciju par Ķīnas Tautas Republiku, un jūs esat komitejā vai delegācijā sadarbībā ar Ķīnu. Ķīnas delegācijā, jā. Un mums Eiropā no vienas puses ir tas, ka ar Ķīnu jābūt ļoti uzmanīgiem, vai ne? Jūs esat delegācijā par sadarbību. Kāds ir tas feeling šobrīd Eiropas parlamentā jūsu grupā, bet arī droši vien ārpusē, jo jūs jūtat tās vēsmas, kas Eiropā ir Ķīna jādara? Ķīnas jautājumu cilā politikāņi manā uztverē, nevis politiķi lielākoties. Jo, piemēram,
Atcerieties, kā notika Latvijā. Aizbrauca Valdis Dombrovskis uz Ķīnu. Super, jā. Eiro komisārs, mēs sadarbojamies, 1 miljards tirzniecības bilants starp Eiropas Savienību. Mēs turpināsim sadarbosimies, panorāma parāda super, aizbrauc Šlesers ar parlamentu ārprāts, Kremļa roka, jā. Nu, tad politikāņi, tie nav politiķi. Jā, jo... Kas jūs perspektīvā atšķira politiķi no politikāņa? Politiķis runā arī nepopulāru valodu. Tad, kad viņš zina, kad domā, ka tas būtu labi priekš valsts vai priekš Eiropas, jā. Politikāņi vienmēr pa vējiem, tā kā vēja rādītāji griežās, jā. Tad kas ir tas varbūt? Pirms gada visi teica, drīza Ukrainas uzvara. Tagad paklausieties, ko viņi saka, kaldiet. Nu, kā tad tik ātri tas vējš pagriezās, jā? Ja tas politiķis ir tas, kurš tos nepopulāros lēmumus var pateikt, varbūt viena lieta, ko jūs stabili zinat, kas ir nepopulāra, bet kas tad ir jūsējā, bet no tās Eiropas spektra. Redz, ko es runāju pirms vēlēšanām, to es arī runāju pēc vēlēšanām. Klimats, jā? Es esmu mazākumā, totālā mazākumā, jo es pieturos pie tiem, kuri uzskata, ka viss šitas klimata murgs, kā es viņu saucu, ja klimata halucinācijas, ir iedoma, viedoklis. Klimats mainās, bet ne jau cilvēks viņu izmaina. Jā. Kā mums vajadzētu bieži vien to klimatu saist kopā ar dabu, kā mums vajadzētu attiekties pret dabu, kā sabiedrībai kopumā? Kā jūs attiecaties pret dabu? Tā kā attiecās mans tēvs un mans vectēvs. Kopa mežu, stādiem mežu, cirta mežu, jā. Tāpat lauksaimniekiem, jā. Tas ir manis izdomāts Latvijā teiciens, ka lauksaimniekiem ir jāražo pārtika, nevis jāglābi klimats. Jo viņiem tagad liek virsū papildu izmaksas, it kā, lai izglābtu klimatu. Klimats nav jāglābi, klimats pats regulēsies. Mēs neko laiks parādīs, ka tomēr mums bija taisnība. Bet, protams, tagad es esmu mazākumā nepopulāri. No visām pusēm tev uzbrūk, bet, protams, atkal jācitē, ka es kaitinu Didžšmita klasiķi, ja, ka viņš pateica ļoti vienkārši. Par klimatu, par šo visu politiku runā tie, kas grib nopelnīt, tie, kas jau ir nopelnījuši, vai pilnīgi idioti. 3 kategorijas runā. Ja mēs pastamies uz to, jūs jau minējāt sociālo tīklu pasauli, ir dažādi veidi, kā politiķi komunicē ar cilvēkiem, daži brauc, daži sociālos tīklos ziņo. TikToks ir, cik es saprotu, Eiropas parlamentā tajā tīklā ierobežots. Viņš nav. Viņš nav. Jā, ja es tagad paņemu savu iPhone, man automātiski viņš pievienojās iekšējiem Wi-Fi tīklam. Un tajā nevar iet TikTokā, nē. Es tad slēdzu ārā Wi-Fi, pārslēdzos uz 5G ārējo, un tad es redzu TikTok, jā. Bet jūs tā arī darat? Demokrātija tā ir, jā. Tā kā bija padomju laikā. Par tām vēl sajūtām Eiropas parlamentā un to cilvēcisko pusi. Jūs dzīvojat tur pamatā uz vietas vai braukājat apkārt? Es esmu tur un te, jo man šeit ir birojas, man te darbinieki nāk, cilvēki nāk, vēstnieki. Normāls režīms ir kāds. Pirmais reizes pirmdien no rīta 5 jāceļās 7 lidmašīnas Briseli, piekdienā 12 naktī mājās. Tā ir standarta smagā nedēļa. Jā. Bet tajā galā ir kaut kāda viesnīca vai dzīvoklis? Es mēģinu atrast dzīvoklis, kaut kādā brīdī noīrēšu, bet pagaidām es esmu izmalis kādas 15 viesnīcas. Es katreiz ņemu citu. Viena patīk, cita nepatīk. Esmu jau atradis, kuras ir tādas, kas baigi labās ir, kurās, teiksim, ir džims. Man obligātas nosacījums, ja tur ir un... Un tas bija mans jautājums par to sportisko pusi, jo droši vien nekur tik ļoti nevar sadēdēt, kā tajā Eiropas parlamentā, vai ne? Kur balsošanas mašīna, nekur tas. Kā to dzīvību, to vitalitāti saglabāt? Nē, vienkārši vajag sevi piespiest un organizēt. Tas nav patīkami. Tā kā es jau tagad saku, jā, kad man visi tie vingrinājumi riebjās. Man tas džims riebjās, bet nekā nevar darīt. 50 gadus es to nodarbojies, man uz turien jāiet. Zini, kā ir tas klasiskais darba intervijas jautājums. Būs noslēdzies tas Eiropas parlamenta posms, tā pirmā 5 gada. Jā. Un pie kādiem apstākļiem varētu būt gandarījuma sajūta. Kaut kāda viena lieta, ko izdarot, būs tā kā gandarījums.
Jā, kaut vai atcels to 2035. Gada lēmumu, kad ar 2035. Gadu vairs netirgo iekšzemes automašīnas ar iekšzemes dzinējiem. Ja to atceļ, es jau esmu savu izcīnījis, ko es solīju, jo tirgumi jānosaka, industrijām ir jākonkurē. Nevis birokrāts Briselē pasaka, nē, benzīna un dīzeļdzinēji nebūs. Jā. Vienkārši tāda iedoma, jo tas ir tik niecīgi tie izmeši, salīdzinot ar pasaules, kosmosu, sauli, dabu. Jā. Ir tas slavenais industriālais plāns Draghi, vai ne? Bet arī Draghi, viņš jau arī zināmā mērā ir, viņš, protams, ir pozitīvs piemērs salīdzinot vidējo to establishment politiķi, bet tur arī daudz lietas man nav skaidrs. Viņš saka, 300 miljardi jāiegulda, lai mainītu. Es vienmēr esmu bijis pret, tu nevari tādu naudu mest iekšā, lai kaut ko mainītu. Jā. Teiksim, jāmaina jau ir tie lēmumi, kas ir pavelti, tā kā Latvijā. Ir daudz lietas, ko var pavelti, bez naudas uzlabot. Likvidēt birokrātiju, samazināt visus tos, piemēram, tagad Valdis Dombrovskis it kā skaitās tas mūsu tur cīnītājs ar birokrātiju, ja? Normāli, ja es būtu viņu ietājis teikt tā, vienu pieņemam 10 atceļiem, vienu pieņemam 10, viņi tagad tā gudri runā, vienu tā kā pieņemsim, vienu tā kā atcelsim. Vai jums nav, ņemot vērā, kā Donalds Trumps, Ilons Masks nāk jau ar faktiski tādām gatavām pieteiktām politikām, Dodge, piemēram, šī birokrātijas samazināšana vispār. Vai jums nav pārāk viegli vienkārši paņemt Trumpa politiku un īstenot viņu Eiropā? Un te mans tas viltīgais jautājums ir, kas varbūt atšķir vai kur Vils Kristapāns nepiekrīt Trumpam un ASV politikai? Kas mums nederētu kā latviešiem? Es, piemēram, es dzīvoju pirmajā Trumpa prezidentūras laikā ļoti daudz, pa ziemu. Amerikā es redzēju, kā Amerikā ekonomika, uzņēmējdarbības vide kļūt daudz labāk, jo Trumps ir uzņēmējs. Es neredzu neko tādu, ko Trumps darītu totāli nepareizi, ko nevarētu darīt. Ja. Pie tam es nedomāju, ka mēs esam tādi trumpisti kopētāji. Es pirms Trumpa vēl biju 2-3 gadus, es visu mūžu esmu uzskatījis, ka visa pamatā ir uzņēmējs, visa pamatā ir tie, kas pelna un ģenerē nodokļus, nevis tie, kas tērē. Ja, un mēs šī ziņā esam ar Trumpu pilnīgi dombiedri. Pirmkārt jau ģimenes vērtības, ekonomika, brīvība, ja, suverēnu valstu savienību. Mēs jau sev saucam par suverēnistiem, patrioti. Ja, tā kā viss pret migrāciju. Viens pret vienu, Trumps un mēs. Ir vienkārši normāla, loģiska republikāņu labēja politika. Es nezinu, kas ir sliktāk. Mans attēls paziņa vai pat tuvs paziņa Mārtis Bendiks saka, ka gala rezultātā ir vienalga, vai cilvēks ir ļauns vai stulbs, jo nodarītais posts ir vienāds. Jā, ļoti pareizi. Bet kas kaiš? Kas kaiš tieši šobrīd tai establishment politikai, jo man liekas, tā nespēja pat noformulēt vienkārši pat kaut kādus mērķus un uz viņiem virzīties. Nav runa par kaut kādiem grandioziem mērķiem. Tu domā par Eiropu vai par Latviju? Kā gan. Jo ļoti līdzīgi. Jā. Ļoti līdzīgi. Redz, man jau liekas tā, ka te jāatgriežas filozofiski pie tā teiciena, kad grūti laiki rada spēcīgu paudzi un labi laiki rada vāju paudzi. Un tagad, diemžēl, ir nākus tā vājā paudze, kura nemāk. Es, piemēram, kad man pirmā mašīna bija Moskvičs, es pats karburatoram regulēju adatu, tur benzīna līmeni izjaukt mācēju. Jā, fiziski darbība. Es esmu praktisks cilvēks. Un tie praktiskie, un plus vēl es esmu bijis uzņēmējs 3-5 gadi, ja? Tie praktiskie cilvēki ir visvērtīgākie cilvēki. Tagad establishmentā viņu praktiski nav. Es braucu mašīnā tieši domāju, ka visi caur visiem tiem sociāliem tīkliem un menedžeriem un visiem citiem tā kā dzīvo savās galvās bez tās praktiskās sajūtas. Un, principā, izēja būtu, cerot uz nākamo paudzi, vecās labās lietas, kā droši vien sports, kustība, iet dabā, tur skauti gaidas armija. Ko man darīt? Nedarīt neko, lai 4 mazbērni tad aizbrauc prom. Kā es to skaidroju? Cilvēks saka, jā, bet tāpat brauks prom. Es vienmēr skaidroju tās orbītas. Ir piemēram, Zilupe, Rēzekne, Rīga,
Frankfurte, Londona, Ņujorka. Bet, ja tu normāli pārvaldi šo mazo orbītu, kas ir Latvija, tad aizbrauks nevis 200, bet aizbrauks 50. Tas ir tā cīņa. Par to, lai aizbrauc pēc iespējas mazāk un radi kaut kādai daļai cerību, ka viņš te var dzīvot. Un te ir jācīnās. Un te nav viena kaut kāda lieta, 1000 sīkumu, kā es saku. Te jāmaina 1000 lietas. Ja mēs pastamies no tādas, no Eiropas skata, vai ne, uz Latviju, kas būtu tās nepieciešamās lietas, lai Latvija dabūtu, kā angliski saka, kaut kādu draivu vai kļūtu par ietekmīgāku valsti kaut kādā jomā? Es daru pilnīgi pretēji visu, ko, diemžēl, šīs establishments ir izdarījis. Maza atvērta ekonomika. Kapitālais remonts bija iznīcinošs. Lietuvai 427% pieaugums finanses pakalpojumu un mums 40% kritums. Tā ir katastrofa, tas pat nav slikti. Un viss maz atvērt ekonomiku, kur viss ir labāk nekā citur. Viss. Lai uz šejien tiecās. Viss jau mūk prom. Es nerunāju tagad par krieviem, baltkrieviem, es runāju par amerikāņiem, vāciešiem, francūžiem. Ja kāds te, tad tas ir kaut kāds negadījums, izņēmums, kā viņš te vispār vēl dzīvo. Kā viņš vēl kaut kā, tā kā tas, kam ir tā kafeine, man liekas, tas francūzs. Tas ir izņēmums, Tas tā nav likumsakarība. Tādiem te vajadzētu čumēt un muģēt. Tas pavisam vienkārši. Latvijai ir jābūt vispievilcīgākajai vietai, kur dzīvot, kur mazajam biznesam strādāt, kur latviešiem atgriezties. Pavisam vienkārši. Ok, bet es domāju, ka būs.